Darba apģērbs, ziemas darba apģērbs. Padalīšos savu pieredzi. Redzēju vienu video, kur meistars ikdienā tātad darbā izmanto ikdienas jaku pa 300 eiro. Viņš tur sūdzās, ka viņa nekalpo, un tad nākamo jaku viņš ir nopircis pa 20 vai 40 eiro, tādu pašu dūnu jaku, un tad tā tur esot ļoti laba. Nu, dūnu jaka darbam īsti nestrādā. Un reku padalīšos ar savu pieredzi, te paņēmu pāris paraudzīgus. Tātad, ziemas darba jaka. Manuprāt, tikai un vienīgi Helly Hansen. Labi, neteikšu tikai un vienīgi, bet viens no top variantiem HH Workwear. Tātad šī ir Bifrost jaka saucās. Ja es nemaldos, pati siltākā Helly Hansen darba jaka. Nu, vismaz tā, kas ir dabonama stokerī. Un kas ir pats galvenais darba apģērbam? Viņš atbilst daudz un dažādiem, nu vismaz, ja ražotājs ar konkrēto modeli to tiecas, un šī jaka tam atbilst tātad daudz dažādiem Eiropas standartiem. Reku ēna, šis mums ir par siltumu, ka viņa atbilst tātad siltumizolācijas standartam. Šeit mums ir pa mitrumu, te ir kaut kāds Life Pockets, reku Helly HD Flow, Warmer, Cooler, Lighter. Tātad daudz dažādas tehnoloģijas, kuras nebūs ikdienas apģērbam. Vismaz es neesmu nekad redzējis. Man ir arī divas Helly Hansen ikdienas jakas, un viņas ne tuvu nestāv līdzi šai tai jakai. Tātad viņa ir silta, viņa ir elpojoša, HD Flow, te kaut kādas ventilācijas ir. Viņa ir izturīga, šai jakai būs jau 3. sezona. Šeit, pieņemsim, padusēm ir ventilācija, daudz dažādas kabatas, un viņa tātad ir armēta. Viņu uzplēst ir grūti. Šī ir tātad tikko pēc mazgāšanas. Jā, vienīgais no defektiem ir, kas parādījās diezgan ātri, bet es droši vien, ka pats kaut kā salauzu reku īkšķītim, kur apiet apkārt. Te ir šuvīta atnākusi. Visādi citādi. Nu, man šeit, ka neiznīcinām jaka. Jā, maksā viņa, protams, kā salīdzinoši dārgi. Kaut kas ap kaut kādu veikalu cena 400–440 eiro. Bet tu viņu nopērci, nu es teiktu, ka vismaz uz 5 gadiem. Vismaz. Nu, viņa nokalpoties var tikai, nu, tīri, ja tu pat viņu iznīcini. Kaut kur uzplēs, izkausē, protams, ka ugunsdrošība tur nav nekāda. Visādi citādi tās jakas kalpo. Nopērkot pretēji lētu jaku, nu, viņa droši vien, ka nekalpos noteikti ne uz pusi tik ilgi. Tad no Helly Hansen jakām vēl viena. Šī tā ir, es nezinu, 5 gadu laikam. Absolūti neviens defekts, viņa ir netīra, viņai es arī tātad ar viņu strādāju, skrūvēju. Nu, te kaut kāda vīlīte, reku, te kaut kas nāk vaļā, bet, nu, reku ir izkausēts caurums. Tas izskatās pēc izkausēta, laikam, vai uzplēsts. Ne, nu, varbūt ir uzplēsts, bet, nu, viņai reāli ir servisā darba jaka. Nu, jā, nu, perfekti. Viņa ir elpojoša, viņa ir armēta, ko es atkal saku. Jā, nu maksā viņa, es nezinu, man šeit, ka maksāja kaut kas ap 150 eiro. 150 eiro un kaut kādi 5 gadi. Un tas ir rēķini, viņa strādā rudenī, pavasarī, nu visu laiku, kad ir augsts. Ziemā pieņemsim servisā, kad ir vēsāks. Tad nākamā jaka Helly Hansen, šai būs kaut kāda 2. vai 3. sezona. Arī tātad dažādi līdzīgi kā tai ēna standarti, Primaloft sistēma, kas ir siltais pārklājums, kas bieži nāk arī piesim Timberland zābakiem. Šī ir tāda vidēji silta jaka, izcili tādai siltai ziemai, augstam rudenim, arī ļoti elpojoša, kur padusēm ir tātad reiferi. Nu labi, viņai ir reāli komfortabli, ļoti funkcionālas jakas. Ikdienā arī ar viņu ir, jo ir jāstaigās super ērti, protams. Nu tātad tas pa Helly Hansen jakām. Manuprāt, tas ir no Helly Hansen vienīgais, ko var pirkt. Pa zābakiem bišķiņ vēlāk tos nedrīkst pirkt. Reku pretēji arī stokeri, lētā gala desa peso. Jaka, kas maksā plauka cena 90 eiro. Ļoti izplatīti uzņēmumiem, kas pērk darbiniekiem ziemas drēbes. Nu, tātad man tāda arī ir. Un, protams, viss maksā tik, cik tas maksā.
Viņā ir augsti, viņā svīst, nu, viņa ir tāda uzmest uz pleciem, aiziet uzpīpēt un nākt atpakaļ strādāt ar viņu. Noteikti nevar, jo ļoti ātri sasvīst. Peso it kā Norvejs, ja, Nordiks, bet, nu, nav laba. Nav laba, bet tādu darbiniekam nopirkt kā ziemas jaku par 90 eiro izcili. No Peso gan reku man ir bikses, arī kaut kāda jau 3. sezona. Neko sliktu vispār nevar pateikt. Viņas ir siltas. Labi, kājām varbūt elpošana nav tik būtiska augšējai daļai. Maksāja, es nezinu, kaut kas ar kaut kādi, nu, līdz 70 eiro tas būtu tā kā griezti. Es nevaru, varbūt arī kaut 40, es nepateikšu. Bet ļoti ērts, funkcionāls. Bikses, jā, tātad ziemas var pirkt. Kas ir pa biksēm tālāk? Piemēram, Helly Hansen bikses. Šāds modelis. Plaukta cena 130 eiro. Un ir bijušas kaut kādas 5 laikam. Es nezinu, kāpēc es laikam viņas pirku. Tāpēc, ka jaunas viņas izstās burvīgi, bet pēc pāris mēnešiem, nu nezinu, 2-3 viņas reāli sāk balēt. Un izstās ļoti, ļoti slikti. Viņas reāli ir izbalējušas. Kā arī caurumi ceļos parādās, nu nav tā, ka es uz ceļiem baigi strādāju. Ļoti viegli uzplēšamas. Te reku, nu izstās, nu ļoti slikta kvalitāte, teiksim tā. Tātad Helly Hansen bikses, ne, un stokerī ir ražotājs Maskot. Jā, Maskots, viņš ir maksā tikpat cik Hellys. Tātad šāds bikses plauktā ap kaut kāds 130 eiro, bet viņas kalpo, viņas neizbalē, viņas ir funkcionāls un ērts. Tātad esam tikuši līdz tam, ka jākas Helly, bikses Maskots, parasti, nu es runāju par iekštelpu bikstēm. Kas ir vairāk izplatīti. Ziemai var arī to pašu Peso nopirkt. Un tātad pa zābakiem. Tas ir arī ļoti būtiski, jo siltās kājās, siltas kājas, tad ir visam pārējiem arī silti. Tātad šie man bija kā pirmie ziemas zābaki. Šis modelis tajā brīdī bija tikko iznācis, un viņš joprojām ir. Tagad viņš ir melns ar 2 boā mehānismiem. Ļoti slikti zābaki, absolūti neiesaku nevienam pirkt. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir kaut kāds putuplasta risinājums, te vēl, un caur to putuplastu reāli, nu, uzreiz paliek slapjas kājas. Ļoti ātri, vienkārši darbojoties pa sniegiem, paliek slapjas kājas, un pēc tam viņas atkal sāk salt. Visādi citādi ļoti ērti viņi ir. Bet, nu jā, sāk salt kāju, un tad vairs arī nevar pateikt, ka viņi ir silti. Šis ir vecāks modelis. Šis gan nav pa manam izmēram. Te ir vibranta zole. Zoļu ziņā te viss ir kārtībā, viņas neslīd. Bet kolēģis teica, ka šie arī paliek ļoti ātri slapji. Nu nezinu, to es nemācēšu teikt, it kā te nav tāds putuplasts. Bet tā tad, jebkurā gadījumā, Helly Hansen apavus mēs nepērkam. Un darba apaviem ir tikai un vienīgi Sixtoniņš. Reku te man arī parastie darba apavi, kas ir nu, tādi rudenīgie Sixtons, tikai un vienīgi ar boā sistēmu. Ir vērts piemaksāt tos 20 eiro tam komfortam un tam ātrumam, ko tu var uzvilkt, novilkt. Tās sistēmas ļoti rentablas, nekad neviena nav izbeigusies. Ne man, ne arī kādam no kolēģiem. Tā tad, jā, ļoti rentabls. Šis zābaks ir laikam, ka jaunākais Sixton modelis, un es tātad piebildīšu, ka Sixtons ražo tikai un vienīgi darba apavus. Uz to viņi ir specializējušies, tas viņiem sanāk, un viņi ir ļoti kvalitatīvi un rentabli. Šie konkrētie, viss man ir principā, viss man apmierina. Izņemot tas, ka viņi šitādi te palika, gan arī šitādi izbalējuši jau pēc pirmā dubļa izbrauciena. Nezinu, sāēd to virsmu. Bet visādi citādi viņos silti. Viņi elpo, viņi ūdeni nelaiž, un tā tad ir daudz dažādu tehnoloģiju. Tā tad fiber, ka XT tas ir fiber stiklašķiedes purns, D30, tā man šķiet, ka bija zole, kaut kādā amortizējošā Hādrai tehnoloģija. Tātad zābaks arī atbilst vibranta zole, kas īsumā diezgan slikti turās ledus, tas man nepatīk.
tas man nepatīk. Viņiem ir speciāls arī citiem modeļiem, tātad ledus zole, tas ir slidens, bet visādi citādi labs, ļoti labs zābaks. Bet tātad, kur es paliku, Sixtons ražo tikai un vienīgi darba apavus. Noteikti, ka es viņu jau strādāju gadiem, un noteikti, ka pie Sixtona es arī palikšu, jo skaidrs, ka uzņēmums, kas koncentrējas uz kaut kādu vienu nišu, viņš tur varētu būt, ka būs, nevis varētu būt, bet viņš ir, es teiktu, ka top laikam. Reāli kvalitatīvi un par pieņemamu cenu. Pieņemsim Helly Hansen, šie zābaki plaukts kaut kādi 350, kaut kas ap to. Šeit cena bija, man šeit, ka kaut kas ap 200. Un šitādi, kas ir parastie darba apavi, kaut kādi 150 aptuveni. Tā kā, jākas Helly Hansen, bikses maskots un zābaki tikai un vienīgi Sixtons. Un tā tad ir vērts piemaksāt tur tos, es nezinu, pieņemsim biksēm, zābakiem. Šitādi parastie kaut kādi depo zābaki maksās 50-60 eiro, kuriem nebūs absolūti neviena tehnoloģija, un tad Sixtons maksās tur pa 70 eiro dārgāks. Viņiem ir arī ar šnorēm, kas ir lētāki. Ir vērts piemaksāt tos 70 eiro un reāli strādāt ar komfortu, drošību, un viņi noteikti arī kalpos ilgāk. Kas vēl ir visiem Sixtoniem? Vispār darba apaviem vajadzētu būt. Viņiem ir speciāls zols, kas arī ir EN standarts, Eiropas standarts, pretslīde. To pretslīdi var ļoti izjust uz šīm te līzēm. Ir sevišķi, tā ka viņas ir slāpjas. Kad uzēju uz šitādi te ar Timberlandiem vai kaut kādām Nike botiņām, reāli tā kā pīli uz ledus. Šitie ļoti, ļoti stabili, un attiecīgi tu vari droši arī pārvietoties pa slapjām, tātad servisa virsmā. Šī nebija pareizākā flīža izvēle, viņas nav raupjas. Viņas ir tādas gludas, kas attiecīgi to slidenamību pastiprina. Šeit ir raupjākas, kas būtu prātīgāk. Bet tātad šiem apaviem visiem ir kaut kāds specializēts zols, kas ir, ja es nemaldos, visiem viņiem ir pret eļļām, pret slīdību, pret karstumu. Man šķiet, ka arī bija. Tur ir jāstāsta katram apavam. Šim ir apakšā specifikācija, kur var PDF fails, kuru var iepazīties un saprast. Tā informācija apakšā un testi ir ļoti daudz. Iet Sixton mājaslapā, redzēsiet visu viņu piedāvājumu, kā arī visādus video, kur viņi testē un tam līdzīgi. Tas laikam ir arī viss par darba apģērbu. Ja tev vajag, brauc uz Stokeri. Stokeri ir ļoti plaša izvēle visiem šiem brandiem. Un tur to visu var dabūt. Kur vēl varētu kaut ko līdzīgi dabūt. Nezinu, es iepērkos tikai Stokeri, esmu 100% apmierināts. Un tātad, ja tev vajag labu apģērbu, dodies uz Stokeri. Tur var arī atrast Milwaukee, Devaltus, Metabo, viss no Valvolaina, viss no Kerhera, viss no Motipa, viss no, kas viņam vēl ir, Knipex, tur ir ļoti daudz, kas pacēlājiem, tātad pacēlājs var dabūt, eļas izdales, iekārtas, KS tools, viss viņiem ir šitāds te. Tur ir, tur tas piedāvājums ir liels, varbūt veikalā visu neieraudzīs, bet tātad, kā viņi paši sev pozicionē, risinājums profesionāļiem. Viņi tev atradīs risinājumu. Ja vajag, kas mums ir vēl plānā, tātad atgāzes sistēma, ko tu pieliec pie izpūtēji, kas vada projām. Rotary lifti, kas ir amerikānis, ļoti, ļoti kvalitatīvi. Neko slikti nevar pateikt. Tātad John Beams, balansieri viņiem ir. Kādreiz bija arī lētie ķīniešu aparāti, bet ir pārsvarā, jo viņiem visi firminieks. Tagad laikam nāk iekšā, jau kādu laiku atpakaļ kaut kas ir no ķīniešiem, bet tātad, balansieri
metināmi aparāti viņiem ir, kas viņiem bija Telvins, Lincolns, un bija arī kaut kādi vēl zilā krāsā, neatceros, vācieši, ko es vēl varu pastāstīt. Nu jā, tā kā Kerkerīši viņiem ir arī šitādi ražotāji. Kranzle, vācietis. Ir arī, šitie lētie viņiem arī bija. 250 eiro Kerkeršs tāds bija. Nekāda vaina. Principā mājas apstākļiem nekāda vaina. Tā kā dodies stokeri, pasties, kas tur labs dabūnams un iepērcies tur. Čau. Es ceru, ka palīdzēju vismaz kādam saprast to, ka ziemā var arī justies komfortabli, -20 grādos, kas ir šobrīd mana darba specifika. Tātad diezgan lielu daļu es pavadu ārā, par cik es tagad tur darbojos Mārupītē. Un tad kvalitīvs silts apģērbs ir reāli tā atslēga uz komfortu. Tiekamies!